Nevienmēr zemnieks izvēlās kvalitatīvu sēklas materiālu. Tad, kad mēs būsim sapratuši, ka tas hibrīds ir labs, Latvijas apstākļiem piemērots un viņš ir konkurētspējīgs ar līniju šķirnēm. Vasaras rapsim ar slimību izturību tur nav šie jautājumi tik aktuāli. Visā pasaulē kopā ir apmēram 150 dažādas selekcijas stacijas un zinātnes institūti. Nopērku sēklu un manas galvas sāpes ir atrisinātas ar to. Tas ir ļoti diplomātiski, pat kā tad tur ir ar to cilvēku pa tirgu. Šīs ir tās nianses, kuras mēs nezinām. Būs viņas nākamgad mūsu sējumos vai nē? Labdien, cienījami klausītāji, skatītāji! Šodien mēs sākam nākamo mūsu podcastu sēriju Audzēt un augt. Un šodien mēs runāsim par šķirnēm, kā tas top un kā viņas nonāk līdz mūsu saimniekiem. Šodien mēs aicināsim pie sevis arī mūsu Linas Agro speciālistus, kā arī būs paaicināti nozares eksperti, kas dalīsies ar saviem viedokļiem, pieredzi un visu to, kas notiek vispār mums šodien un tūlīt. Dace? Un sveiks, Mihail. Prieks tevi redzēt. Man tevi redz. Pastāsti par sevi, ko tu dari Linās, kāda tava pieredze un kas ir jauns tur? Linās strādāju no 2016. gada. Šajā laika posmā esmu strādājis dažādās amatos, sākot ar asistentu, noliktavas pārzini un pašlaik esmu produktu grupas vadītāja tieši graudaugu un rapšu sēklu. Pieredze gana plaša, jo esmu dzīvojis laukos un vēl joprojām dzīvoju laukos, un ceļš man ir atvedis tieši lauksaimniecības nozarē, kur jau vairāk kā 10 gadus strādāju, attīstos, izzinu jaunumus un sadarbojos ar zemniekiem. Forša pieredze ļoti liela. Es te braucot pa Latviju, diezgan bieži te varu satikt kaut kur uz laukiem, izmēģinājumu pat Dotnovā. Kā uz doto brīdi izskatās sējumi? Ko tu esi novērojis tagad? Pašlaik sējumi izskatās gana labi. Ziemas kvieši un miežu lauki izskatās brūngani, bet veģetācija atsākās un zaļā krāsa ar katru dienu parādās arvien vairāk. Zināmas problēmas mēs saskatām ziemas rapša pārziemošanā. Ziemas rapša lauki, kur ir mitrākas vietas un tiešās sējumi tieši, augi izkrīt, kaut gan reāla situācija parādīsies pēc tuvākajām siltajām dienām, kad varēsim redzēt, vai rapsis ir atdzīvojies vai tomēr nē. Galvenais iemesls tam, ka tas rapsis izkrīt, kas es domāju, vairāk ir tas, kad ir tas mitrums tajās vietās vairāk un viņš sāk pūt. Tieši ir novērots, ka viņš ir gan tā sakne, gan virspumpurs ir tā kā puvis. Es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar mitrumu, kā arī augsts nebija tik ļoti sasalusi, un visu laiku ap to rapsi ir bijis tas mitruma efekts. Atgriežoties pie tavās pozīcijas, un tavas specifikācijas, starp šķirnēm tu kaut ko redzi tagad uz doto brīdi vēl ir par agru teikt? Manā skatījumā vēl ir par agru novērtēt, kas notiek starp šķirnēm. To mēs redzēsim tuvāko nedēļu laikā, ja iestāsies siltais laiks. Tad arī tas ir tas brīdis, kad būtu jāpieņem lēmums, ko tālāk darīt ar tām šķirnēm, vai ne? Protams, ies pirmā mēslošana, tad augi attīstīsies arvien ātrāk, un tad jau arī skatīsies, kas ar šķirnēm un vispārējo. Runājot par šķirnēm, kāds ir vispār sēklu biznes Latvijā, pasaulē? Tu varētu padalīties ar to. Sēklu biznes Latvijā un pasaulē attīstās, tiek veidots arvien jaunas šķirnes, kas tiek piemērotas arvien izaicinošiem laikapstākļiem, kādi ir pie mums, kad mēs nezinām, vai būs ziema vai vasarā būs plus 30 un sausums. Es šo biznesu redzu kā augošu, kā progresējošu, un es uzskatu, ka sēklu biznesā ir nākotne, jo zemniekam ir nepieciešams jaunas, progresīvas šķirnes, kas iedos kvalitatīvāko un arī ražīgāko ražu no viņa laukiem.
Vai Latvija tiek līdz tai globālai stratēģijai vai tiem standartiem, kas ir mūsdienu Eiropā? Es domāju, ka mūsu zemnieki nedaudz iepaliek, jo latvietis parastais ir ilgāka laika lēmumu pieņēmējs. Viņš vispirms paskatās, ko dara kaimiņš, kā viņam izdodas, un tad viņš savā saimniecībās ievieš kaut ko jaunu. Tas ir vairāk uz to pieredzi, ja? Ja viņš spēj kādu nokopēt vai redzēt kaut kādu viņam noderīgo, tad viņš arī mēģinās viņu noteikti pamēģināt. Tu to redzi, vai ne? Nu, jā, protams, jo ja kādam iet labi, viņš vēlas arī, lai viņam ietu labi, un brīžiem saimnieki kopē viens otru, bet es arī redzu to, ka paudzē mainoties, ienāk arī Latvijas laukos ļoti daudz jaunas šķirnes un ir arī riskētāji. Bet procentuāli ilga lēmuma pieņemēji ir daudzreiz vairāk nekā riskētāji. Bet ja mēs ņemam vidējo lauksaimnieku Latvijā, ko mūsu zemnieks grib no tām šķirnēm? Kas ir tas galvenais parametrs, uz ko viņš tiecās? Protams, zemnieks tiecās uz augstas ražas un kvalitatīvas ražas potenciālu. Viņam ir svarīgākais iegūt visaugstāko ražu par viszemākajiem līdzekļiem. Bet ir jāsaprot tas, ka visaugstāko un vislabāko par zemi ieguldītiem līdzekļiem nevienmēr var iegūt. Tādēļ ir jāskatās līdzi gan savas šķirņu izvēlei, jo intensīva saimniecība neiegūs no ekstensīvām šķirnēm ne augstu ražu, ne kvalitāti, kā arī ekstensīva saimniecība neiesaku sēt intensīvas šķirnes, jo tur tas ražas potenciāls būs, bet kvalitāte var piekļūt. Un runājot par tirgu kopumā, es domāju par Latviju, vai mēs spējam nodrošināt to pieprasījumu? Kopumā mēs spētu nodrošināt gan pieprasījumu, gan arī sēklas materiālu kvalitāti, bet nevienmēr zemnieks izvēlās sēt kvalitīvu sēklas materiālu. Tas nozīmē certificētu sēklas materiālu, kuram ir pievienotās vērtības. Zemnieks arī šajā sfērā grib ietaupīt savus līdzekļus. Tādēļ mēs, kā firma, aicinām izvēlēties tomēr kvalitatīvu, certificētu sēklas materiālu. Gan no šī materiāla jūs iegūstat gan kvalitāti, gan nezāļu nepiemaisījumu, dīgdzības analīzes, kur jūs zināt, cik jums kas ir. Un, protams, arī mūsu konsultāciju. Tas ir ļoti diplomātiski, bet kā tad tur ir ar to pelēko tirgu? Viņš ir taču, ne? Protams, pelēkais tirgus nekur nav pazudis, viņš ir. Mēs, kā speciālisti, protams, brīžiem mēģinām par to klusēt, bet viņš ir ļoti aktīvs. Ļoti. It sevišķi sākoties pavasara un rudens sezonām viņš aktivizējās. Jā, un tad mēs nebrīnamies, vai mēs brīnamies par tiem riskiem, vai ne? Tas pēc tam veidojas sētu nesaticēto seklu. Mēs ne tikai brīnamies, bet mēs vienkārši dažreiz arī saimnieki nesaprot, kur viņiem uz lauka ir uzradušās nezāles, slimības, kāpēc viņi nesasniedz savu vēlamo ražas potenciālu. Protams, lielākā daļa tā tiek norakstīta uz laikapstākļiem un sliktiem gadiem, bet es aicinātu padomāt, ko mēs sējam savos laukos un kā mēs viņus kopjam. Pastāsti par Dotnuvas sirds jauno fabriku. Projekts ir uzsākts. Pašreiz viņš atrodas nobeiguma fāzē. Nākošo mēnesi ir plānots fabriku nodot eksploatācijā. Esam šajā fabrikā ieguldījuši mega daudz darba, un fabrika tiks aprīkota ar visjaunākajām iekārtām, gan sēklu fasēšanā, tīrīšanā, kodināšanā. Plānotā sēklas fabrikas jauda būs 20,000 tonu gadā. Protams, šīs apjoms tiks ar laiku palielināts līdz pat 30,000 tonu gadā. Plānots pieņemt 60 tonnas stundā, un kodināšanas un fasēšanas jauda ir 24 tonnas stundā. Izklausās ļoti jaudīgi un jauki, bet, protams, visi ir aicināti pie mums ciemos, sazinieties ar mums, un mēs jums izrādīsim savu fabriku, jo mums ir ar ko lepoties.
Tad jebkurš, kas grib atbraukt apskatīt to fabriku, viņam būs iespējas to izdarīt, vai ne? Jā, protams, jebkurš zemnieks, valsts iestādes darbinieks, interesējoša persona, šādas iespējas tiks dotas, bet vienkārši ir jāsaskaņo laika ar mums un esat mīļi gaidīt. Ar ko būtu jāsaskaņo? Ar mani vai ar kādu no jūsu reģionu menedžeriem? Pastāsti par to ceļu, kā tā sekla nonāk līdz saimniekam, kas viņu pavairo, no kurienes viņu vispār rodās. Latvijā zemnieku saimniecības pavairo no C1 uz C2 sēklas materiālu. Bet tas ir mūsu saimniecības Latvijas audzētāji. Jā, protams, lielākā daļa pavairošanas notiek Latvijā. Un līdz ar to mēs varam būt droši, ka šķirnes būs adaptētas Latvijas klimatam. Un kultūras? Kultūras, protams, ziemāji, kvieši, mieži, vasarāji, pupas, zirņi, kvieši, mieži, tritikāli. Un praktiski visas kultūras, kuras mēs piedāvājam saviem saimniekiem iegādāties pie mums, tās arī tiek pavairotas Latvijā. Protams, nepavairojam griķus, jo tās ir ļoti mazs apjoms, ko mēs pārdodam. Un griķu pavairošana šeit ir diezgan sarežģīta. Tur mums ir ļoti labas saimniecības Lietuvā, kuras iepraktizējušās, un tad arī tās nāk no kaimiņu valsts un arī ir drošas un sēšanai Latvijā. Pēc kādiem kritērijiem tu izvēlies pirmais tos selekcionārus, ar kuriem sadarboties un kuru seklu pavairot un tālāk izplatīt, un otrs šķirnes? Kas bija pirmais, šķirne vai selekcionārs? Protams, pirmais noteikti un vienmēr ir selekcionārs, ar kuru mēs gribam sadarboties, varam sadarboties un kurš grib arī sadarboties ar mums. Šķirņu izvēle ir diezgan garš process, un tas notiek vairāk Lietuvas pusē. Mēs izvēlamies un sējam katru gadu izvēlei ap 70 šķirnēm, kuras tiek sētas 4 atkārtojumos, un viņas tiek pētītas vismaz 2-3 gadus, lai netiek lēmums pieņemts sasteigti, un lai mēs zinām, ka mēs saviem zemniekiem piedāvājam vislabāko no iespējamajām šķirnēm, kādas ir tirgū. Tad tas ceļš pa lielum, kas jau sanāk no tas gatavas šķirnes, kas ir ar selekcionāru izveidota, līdz saimniekam, jā, prasa savu laiku, un tie ir kaut kādi vairāki gadi, ko mēs testējam, kuru laika mēs testējam viņus arī lokāli, adaptējam mūsu vajadzībām un arī piemērojam arī agrotehniku. Tā es sapratu. Protams, tas ir garš un laikietilpīgs process, jo mēs gribam savam gala klientam piedāvāt vislabāko, ko mēs varam. Tad ar mūsu pusi plus minus ir skaidrs, ir diezgan daudz jautājumu mūsu sadarbības partneriem un selekcionāriem. Tad aicinām pie mums mūsu vienu no galvenajiem partneriem. Pastāsti par sevi, par uzņēmumu, kuru tu strādā un par tām inovācijām. Man pieredze lauksaimniecībā ir apmēram 25 gadi. Lauksaimniecības biznesā tie būs 20 gadi. Iepriekš 15 gadus esmu strādājis kompānijā Skandagra, kur bija sāku produktu menedžers. Tagad pēdējie 5 gadi man ir aizgājuši kompānijā Syngenta, un Syngentas kompānijā es strādāju pa Baltijas valstīs par sāku produktu menedžeri. Respektīvi, Syngenta Baltijas valstīs piedāvā tādu kultūraugu sēklas kā ziemas rapši, kukurūza, ziemas kvieši un vasaras mieži, kā arī mūsu vislielākais vispopulārākais produkts hibrīdie ziemas mieži. Domājot par Syngentu, jā. Kas tur ir tik īpaši tajā selekcijā? Kāpēc saimnieki izvēlās pirkt jūsu seklu? Principā ir tā, ka, kā jau daudzi mēs zinām, Syngentas kompānija ir tāda globāla kompānija, kas pārstāv visu pasauli. Syngentas kompānijai visā pasaulē kopā ir apmēram 150 dažādas selekcijas stacijas un zinātnes institūti. Strādā vairāk kā 4000 zinātnieki un R&D speciālisti.
Mēs varētu teikt, ka no visas pasaules labākajām lietām mēs parasti izfiltrējam to, kas būtu vispiemērotākais priekš Baltijas valstīm. Protams, mēs veicam ļoti daudz dažādus izmēģinājumus arī Eiropas valstīs, tā skaitā arī Baltijas valstīs, un ļoti daudz laika un spēku patērējam tieši šim R&D procesam, kas būtu tā kā jaunu šķirņu radīšana, jaunu šķirņu izmēģinājumu, ieviešana tirgu, un šajā virzienā ļoti, ļoti koncentrējamies, strādājam, un mēs tā kā pārstāvam Baltijā tieši šo galu produktu. Gatavās šķirnes. Pāris reizes ieminējis R&D terminu. Vari paskaidrot, jo varbūt daži tā kā īsti neizprot to starpību starp R&D un ženerikiem. Jā, tas tā kā īstais, tā kā R&D mēs varētu saprast tā kā research and development, ja? Bet tas būtu tā, ka īstais tas atbildu šo jautājumu būtu tāda, ka ir jāinvestē ļoti daudz un ļoti ilgā termiņā tieši produktu attīstībā, respektīvi šeit mēs runājam par šķirnēm, ja? Tas pats būtu arī auga aizsardzībā. Katrā gadījumā, pieņemam piemēru, kā reāli piemēru, mēs paņemtu vienu šķirnes kā radīšanas procesu, ja? Tas varētu būt vismaz 10 gadu periodā. Vēl garākā periodā būtu, lai radītu jaunas hibrīdās šķirnes. Tur jau būs aiziet līdz 15 gadiem, ja mēs sākam no nulles. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti garš un ilgstošs process, un arī šķirnes ieviešana tirgū, tas arī tas otrs sadaļa. Viens ir radīt šķirni, bet otrs viņu veiksmīgi ieviest tirgū, piereģistrēt pareizi, veikt pareizus mārketinga pasākums, lai viņi ieviest tirgū, lai pierādītu, ka viņi ir dzīvotspējīgi, un tā ir tā otra sadaļa, ar ko mēs nodarbojamies. Latvija un Eiropa kopumā, tad tas visas šķirnes ir izveidotas tā saucamā standarta ceļa selekcijas procesā, vai ne? Tieši tā. Bet tad ir jautājums, varbūt, dažiem varētu likties ļoti interesanti. Mūsdienās parādās tur tādi divi termini - ģenetiska modifikācija, ko mēs saprotam ar GMO, ja, un cita ir saucamā modulēšana. Kad tur viens process ir vairāk tā kā ar genu, to saucamo padarīšanu, ja, cits ir vairāk jau ar tām jaunākajām, mūsdienīgākajām tehnoloģijām. Ja. Varbūt vari pastāstīt, kā Syngenta iet ar tām jaunākajām tehnoloģijām, kā jūs tas šķirnes veidojat. Jā, tagad ir ļoti aktuāls tas jautājums par to NGT tehnoloģiju, genome tehnoloģiju, bet tas vēl viss ir Eiropā, kā mēs zinām, tikai izstrādes stadijā, bet es domāju, ka uz to ies un šo tehnoloģiju apstiprinās, viņu tirgu arī noteikti nākotnē parādīsies. Bet, lai viņi ieviest, lai viss tā sistēma sāk strādāt, atkal ir vajadzīgi vairāki gadi. Tas nebūs tā, ka šodien nolēmām Eiropā, ka mēs viņu izmantosim, kad nākošu gadu jau viņi strādās. Tā kā tur, lai atkal izveidot pēc šīs jaunās tehnoloģijas jaunas šķirnes, ir vajadzīgi daudzi gadi, kamēr atkal tas viss process aizies. Otra sfēra, kur Syngenta jau strādā šobrīd un ļoti aktīvi strādājam, tā ir hibrīdo graudaugu selekcija. Līdz sevišķi mēs esam ļoti tālu aizgājuši tieši hibrīdo ziemas miežu selekcijā, jo šeit mums jau ir vēsture, jau var teikt, 15 gadu garumā, un mums jau ir tā ik pa 5 gadiem, tas beidzās tā kā viens cikls, tā kā viens ataudzēšanas ģenerācijas cikls, un tad sākās nākamais, kad jau hibrīdi ir daudz ražīgāk. Un šobrīd mēs tirgu pārdodam dažas šķirnes vēl no 3. ģenerācijas, bet pārsvarā jau mēs esam pārslēgušies 4. ģenerācijas hibrīdu pārdošanas hibrīdo ziemas miežu jomā. Un šeit mēs redzam ļoti lielu atšķirību, kāda ir starp līnijas šķirnēm un hibrīdajiem šķirnēm. Bet, ja mēs runājam par hibrīdajiem ziemas kviešiem, kur šobrīd ir vislielākais akcents no Syngentas puses, kur arī vislielākās investīcijas tiek veikts, tad tajā jomā mēs esam tā kā 1. ģenerācijas stadijā. Mums būs pirmā šķirnes tagad tikai pieregistrēts mēs strādājam jau pie tā vairāk kā 7 gadus, bet tagad tikai būs pirmā šķirnes gan Francijā, gan Anglijā. Un tad mēs arī
lēnām arī tur augsim. Kad mēs varam gaidīt, teiksim, Latvijā? Nav noslēpums, kad vienmēr ir kaut kādi jaunumi nāk, ja. Vienmēr būs pirmās tās lielās valstis Eiropā, kā Anglija un Francija, kurās ir vislielākie ražas potenciāls, lielākās vējaplatības un vistuvāk pie selekcijas stacijām. Šīs saimniecības atrodas un kompānijas. Un arī no Latvijas perspektīvas skatoties, šīs jaunākās pirmās paudzes šķirnes, viņas noteikti nebūs tās ziemcietīgākās. Pirmais fokus vienmēr būs uz ražu, uz kvalitātes parametriem, sausuma noturību, kas ir aktuāls tieši vairāk Francijā un arī Anglijā. Un tad vēlāk šīs šķirnes lēnām arī pārvietojās tālāk uz ziemeļiem, no Vācija, Polija un Baltijas valsts. Tā kā es domāju, ka reāli mēs sāksim jaunākos ziemas kviešu hibrīdus izmēģināt pēc 2 gadiem, un tirgu varētu parādīties pēc 5 gadiem. Tad, kad mēs būsim sapratuši, ka tas hibrīds ir labs, Latvijas apstākļiem piemērots, un ka viņš ir konkurētspējīgs ar līniju šķirnēm, tad tikai mēs viņu ieviesīsim reālajā dzīvē. Bet, runājot par to ražas potenciālu tam hibrīdiem, teiksim, cik tur tā starpība varētu būt liela vispār vienādos apstākļos audzējot ar līniju šķirnēm? Vienmēr tas nav stāsts tikai par graudogiem, tas stāsts arī par dažādām citām kultūrām, kur hibrīdi jau ir ziemas rapšiem. Ja? Ja būtu piemērot laikapstākļi, pie ideāliem laikapstākļiem atšķirības ir ļoti minimāls. Tiklīdz sāk nostaigāt laikapstākļi, paliek, piemēram, sausuma periods garāks vai augstuma periods garāks, tā sākās izpausties hibrīdu priekšrocības. Hibrīdi ir vienkārši izturīgāki veidoti nekā līnijšķirnes ar labāku sakņu sistēmu, spēcīgāki kā augi, un tur arī veidojās tā atšķirība. Tad, Daigar, tu iesaki šajos mainīgajos laikas apstākļos labāk izvēlēties hibrīdās šķirnes, kā piemēram hibrīdos ziemas miežus. Jā, hibrīdies ziemas mieži ir tā kā, es gribētu to salīdzināt tā kā apdrošināšanas polises. Ja mēs izvēlamies hibrīdos ziemas miežus, nevis līnijšķirni, tad mēs tā kā no saimnieka puses esam izdarījuši visu maksimālo no šķirnes aizsardzības puses, kad pie sliktākiem laikapstākļiem varēs nodrošināt plānoto ražu. Runāt par tām saucamām efektīvām šķirnēm, ja, kad noteikti tas varētu būt arī attiecināms uz līniju šķirnēm, gan arī hibrīdiem. Kā tur ar to slāpekļa efektivitāti? Vai arī tā virzienā jums ir pētījumi? Jā, šis ļoti labs jautājums. Tieši tā arī gan rapšos, gan arī tajos pašos hibrīdijos ziemas miežos mums ir šādi pētījumi. Un jaunākās paudzes hibrīdi tiešām uzrāda labāku slāpekļu uzņemšanas efektivitāti. Un kur tas slēpjas, kāpēc tas tā notiek? Viennozīmīgi atbildi ir tikai sakņu sistēmā. Ir daudz spēcīgāka sakņu sistēma hibrīdiem salīdzinājumā līniju šķirnēm, un tas arī palīdz uzņemt slāpekļu neslojumu labāk nekā līniju šķirnēm un izmantot arī pārējās barības vielas labāk, efektīvāk pie mazāka mazākas mēslošanas devas. Tavas rekomendācijas, kādos apstākļos vispār būtu jāizvēlas kādas šķirnes? Tās tendences Latvijā jau tuvāk pie Latvijas apstākļiem, ja mēs skatāmies. Pie Latvijas apstākļiem, protams, katrā saimniecībā ir jāizvēlās sev piemērot šķirni, jo katra saimniecība atrodas citā lokācijā, kāda tuvāk jūrai, kur ir vieglākas augsnes, kāda centrālajā Latvijā, kāda atkal Latgalē, kur ir ļoti svarīga ziemcietība. Katrai saimniecībai būs savs stāsts, bet ko es vienmēr esmu ieteicis saimniekiem, lai vienmēr padomā arī par tādām kā savu saimniecības šķirņu izmēģinājumiem. Jo nekad nevajadzētu uzreiz vienu jauno šķirni paņemt un sevi ļoti lielās platībās, kad viņi nav vispār pamēģināti, kā viņi uzvedās savā saimniecībā. Un arī tas, kad šķirnes ļoti bieži mainās, nāk jaunas šķirnes vietā, ik pēc, piemēram, ziemas kviešiem, ik pēc 5 gadiem jau ir kāda cita šķirne, rapšienas ir vēl ātrāk, tāpēc vajag tās jaunākās šķirnes ņemt,
pamēģināt salīdzināt ar saimniecībā esošajām, kuras jau labi strādā, kuras sev pierāda, un vienmēr būt tā kā tirgu līdz jaunumiem. Jo jaunās šķirnes, kas tiek ieviestas, lai viņas vispār piereģistrētu Eiropas sēklu katalogā, viņām ir jābūt mazliet pārākām par iepriekšējām. Un tāpēc ir ļoti svarīgi veikt arī tādas kā savas saimniecības izmēģinājums un vienmēr izvērtēt, kurš šķirne tā ir tā kā nākotnes šķirne priekš savas saimniecības. Lai nesnāk arī tāda situācija, piemēram, kad kāda šķirne tiek izslēgta no pārdošanas un īsti nezinu, ko tagad vietā sēt, jo nekas nav cits pamēģināts. Un tad var būt diezgan slikts rezultāts nākamajā gadā. Tu minēji, ka nozarēs jau, es domāju, tu 20 gadiem vai pat vairāk, vai ne? Un šajā laikā, kāds ir tavs novērojums par tām šķirnēm? Vai mēs esam jau sasnieguši kaut kādu maksimumu, vai tas šķirnes turpina augt gan ražībā, gan kvalitāte? Kā vispār tagad tas viss izskatās? Jā, īstenībā ir tā, ka gadus 10 atpakaļ mēs vēl vienmēr veicām Latvijā un arī Baltijā dažādas izmēģinājumus, un gadu no gada mēs vienmēr sasniedzām jaunākās šķirnes, kuras mēs izmēģinājām vairākas, vienmēr atradām kādu, kura bija kā galvas tiesa pārāka ražības ziņā un arī kvalitātes ziņā. Pēdējos gados mēs varam novērot, tas nav tikai Latvijā, bet tas ir arī visā Eiropā, it sevišķi Anglijā un Francijā, kuras ir vadošās valstis Eiropā. Ir sasniegts tāds kā maksimālais tā kā jumta līmenis, kad vairāk ražība nepieaug, viņi jau sāk nedaudz samazināties. Un tas nozīmē, kāpēc tas tā notiek, kāpēc šķirņu selekcija tā kā apstājusies. Tas ir viss sasaistībā arī ar to, ka tehnoloģijas ir mainījušās, arī auga aizsardzības līdzekļu pielietošanas metodas ir mainījušās, un saistībā ar visu šo kompleksu arī laikapstākļi ir mainījušies. Mēs nevaram vairāk iegūt augstākus un augstākus ražus. Tā kā tas ir sasniegts maksimums, un mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs varētu noturēt šo līmeni tādā līmenī, kādā mēs esam sasniegt, bet galvenais arī, lai būtu noturētos arī kvalitāte un ražība, lai nekristos. Tas ir ļoti svarīgs moments. Jā, bet tad sanāk tā, ka selekcionārs strādā uz to, lai palielinātu tas šķirnes efektivitāti attiecībā uz auga aizsardzības līdzekļiem. Es pieņemu, ka tas arī skar arī to pašu tendenci, kas ir saistīta ar auga aizsardzību un mesošanu, ka mēs nevaram pārkāpt tam slieksni vienkārši pāri vairs. Pilnīgi pareizi, jo, kā jūs zinat, mums vienmēr nāk vairāk un vairāk dažādi tādi kā ierobežojumi, ka mēs nevaram vairs lietot tādu auga aizsardzības līdzekļu šādu, samazinās devas, samazinās vispār auga aizsardzības līdzekļu klāsts, un jādomā ir efektīvāk izvērtēt tādas jaunākās šķirnes un ieviest viņas tirgu, kuras ir vairāk noturīgas, piemēram, pret veldrēšanos, pret slimībām noturīgākas. Un tāpat tās viena sadaļa ir auga aizsardzība, bet nākamā sadaļa ir arī, piemēram, nitrātiem jūtīgās teritorijas. Mēs arī vairs nevaram slāpekļu mēslējumu lietot tik daudz, cik mēs varbūt gribētu, lai sasniegtu to pašu maksimālo ražu. Tā kā daudz tādi ierobežojušie faktori arī audzēšanas paša tehnoloģija, tieši augsnes apstrāde arī mainījusies. Un tas viss tā komplektā saliekot, vienkārši norāda, ka esam tā kā paši augšā un mums ir jāsāk mazliet domāt savādāk. Jo jāizvēlās jaunās šķirnes mazliet ar citu pieeju. Kad satiecies ar zemnieku, kādos semināros vai uz lauka, un klausoties tās sarunas un intensīvi piedaloties viņā, vienmēr ir tāda tendence izteikta, ja, kad mērās, kuram ir tur tā lielāka raža. Jautājums tagad par tiem selekcionāriem. Vai jūs arī savā starpā kaut kā mēģināt mērīties, cik tad ir lielā raža, kāds ir, teiksim, potenciāls bioloģiskais vai tīri ražojošais? Kādi ir jūsu tie saucamie blockbusteri, ar kuriem varētu palielīties? Kompānijām, protams, ir iekšējā konkurence. Tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs tirgus apstākļos.
Piemēram, tagad arī ziemas rapšiem Syngenta šķirnes ir uzrādījuši Lietuvas kauņas izmēģinājumos starp 117 šķirnēm vislabākos rezultātus. Mūsu šķirnes ir top 3, visi 3. Bet ne jau par to ir stāsts. Piemēram, citu gadu bija varbūt savādāka situācija. Tā kā, protams, iekšējā konkurence mums pastāv, mēs arī skatāmies uz to, kā attīstās citas selekcijas stacijas, jo, ja nebūs iekšējā konkurence, tad arī nebūs attīstība. Tā kā, protams, tā ir veselīga konkurence, un mēs savstarpēji arī ļoti, ļoti cīnāmies savā starpā, un ieguvēji ir galā tikai zemnieku saimniecības, kuras audzē šīs mūsu šķirnes. Un runājot par cipariem, tad ir rekordi vispār tavu vēsturē. Latvijas mērogā? Man interesē Latvija, jā, un kas tur ir ārpus Latvijas arī. Ārpus Latvijas es neesmu tā ļoti, ļoti iedzinājis, bet, piemēram, bija reiz gads šeit pat ziemas kviešu Zelta laukā viena Bauskas rajona saimniecība nokūla 12 tonnas vidējo ražu, otrās grupas pārtiks kviešu Syngenta šķirni. Un no 70 hektāriem vidējā raža 12 tonnas. Jā, bet hibrīdie ziemas mieži arī ir kulti virs 10 tonnām pēdējos 2 gados Kurzemes pusē. Ir visādi rekordi arī rapšiem, bet kad ir kults vairāk 5 tonnām no hektāra vidējās ražas, bet tas ir ļoti atkarīgs arī no lauka. Nevar pateikt, tā būs saimniecības vidējā raža, jo arī no tehnoloģijas tieši no lauka un arī no laikapstākļiem, jo mēs jau neesam pasargāti no tā, var uznākt uz vienu lauku krusu, kaut ko iespaidot, vai vidējo ražu nostaigā, vai zvēru var kaut ko mazliet pabojāt to lauku, bet uz maksimālām ražām nevajadzētu koncentrēties, jākoncentrēties uz ekonomiski pamatotām ražām. Dāce, kāda tev pieredze ar tām maksimālām ražām? Ārpus izmēģinājumiem. Protams, kā jau tu teici, kad satiecies ar zemnieku, viņi lielās par tām maksimālajām ražām. Un līdz ar to nevienmēr ir tas ticamības moments un ir arī tas arī pierādīts ciparos, bet, runā arī par ražām 15 tonnām kviešu. Bet viss atspoguļās manā skatījumā pēc ataudzējuma, jo ir kvalitatīvāks un augstāks ataudzējums, jo ražas ir kvalitatīvākas un augstākas. Runājot par šķirņu, to saucamo elastību, ja, par ataudzējumiem, kāda ir tie maksimumi, cik ilgi tu vari tā viena pirmā ataudzējuma turpināt lietot viņu kā seklu materiālu, un kāda ir tā saucamā amplitūda starp šķirnes atjaunošanu un ielaišanu viņu ražošanu? Ir tā, ka, protams, mēs varam izmantot tikai kā C2 certificēto sēklu, ja mēs sāksim no šī līmeņa, ja, iesējot C2 ataudzējumā šķirni, mēs varētu audzēt šo šķirni saimniecībā pāris gadus, tie būtu kādi 2-3 gadi, jo ir jau pierādīts tas, ka daudzos izmēģinājumos arī Latvijā un arī Baltijā un arī Eiropā esam daudzkārt izmēģinājuši un skatījušies, kā mainās šķirnes produktivitāte, krītoties ģenētikas pakāpē. Piemēram, respektīvi no C2 ejam uz C3, C4, C5, piemēram. Un gadu no gada gan ražība, gan arī šķirnes raksturīgās īpašības lēnām pazūd. Šķirnes sāk šķelties un samazinās gan raža, gan produktivitāte. Pirmajos gados dažreiz saimnieki, piemēram, ja kūla to C2 kategoriju, pieņemsim 7 tonnas no hektāra, tad nākamajā gadā varbūt būs 6,8, 6,7, mēs nejutīsim, bet trešajā gadā varbūt jau tā atšķirība būs 6,5, 6,2, un ja vēl mēs tad to nesapratīsim, mēs norakstīsim varbūt tas uz laikapstākļiem vai uz kaut kādām citām lietām šo ražu samazināt, tad 4. gadā tur jau būs ļoti ievērojama atšķirība.
Un ko es vēl gribētu piebilst, kad jaunākajām šķirnēm šī noturība ir tieši ļoti tāda mainīgāka. Nav tāda kā vecajām labajām, piemēram, kā pašam zentusavu, ko kādreiz sēja tur 10 gadus un vienmēr bija gandrīz vienāda ražīga. Bet jaunās progresīvās šķirnes, viņas ātrāk šķeļās un viņas ir ātrāk jāatjauno. To noteikti vajadzētu atcerēties. Runājot par tām līnijas šķirnēm, tad, teiksim, ieteikums maksimums, tad tie būtu 2-3 gadi? Jā, es ieteiktu pēc 2-3 gadiem mainīt, bet, lai to varētu paveikt, saimniecībā katru gadu ir jāiepērk jauns sēklas materiāls, jāpavairo, lai varētu, respektīvi, nomainīt to veco. Tā kā un tā, kā jau iepriekš arī minēju, jātestē arī jaunās šķirnes, jāskatās līdzi tendencēm, kas tirgū mainās, kādas kvalitātes kvieši vairāk pieprasīti un kādas jaunākās šķirnes ienāk. Tā kā, tas tāds nebeidzams stāsts attīstībā šķirne. Bet, labi, viens ir skaidrs, tad tā skaldīšanās, tad tā saucamā šķirnes noturību pret mainību. Par šķirnes tīrību, teiksim, sanāk tā, ka kaut kādā iemesla pēc tur kaut kas iejaucas iekšā, vai tā pati suga, vai arī varbūt tikai cita šķirne, cik tas stipri var iespaidoties par to saucamo saimniekošanu. Dats man piekritīs, īstenībā ir ļoti interesanta situācija. C2 kategorijas sēklām certificētā pieļaujās 10 sēklas kilogramā. Tieši tā, gan 10 sēklas kilogramā no citas sugas vai citas šķirni, piemēram. Un, ja pieņemsim piemēru ziemas kviešiem būtu 9 sēklas kilogramā no rudziem vai ziemas miežiem, iesējot tādu lauku, it kā viss ir oficiāli tā kā pieļaujamās robežās, bet tas lauks izskatīs ļoti tāds raips, un saimnieks noteikti nebūs apmierināts redzot to, kas uz lauka kāds viņš izskatās. Un, protams, tādu lauku arī nevar nokult sēklai, lai izmantot nākamajos gados, jo tur piemaisījumi būs daudz palielē. Jau tur būs 30 augi uz kilogramu, ja ne vairāk. Ja tur tā, principā, pieauguma augšana ar gadu ir eksponenciālā. Līdz tas pārvēršas par vienu tādu viendabīgu masu. Ļoti raibu, bet tomēr neviendabīgu. Un viens ir, kad tās ir graudaugu sugas, par ko mēs runājam, bet otra lieta, piemēram, ja tās būtu kāda vējauz vai kāda cita karantīnas nezāle, tas būtu pavisam beidīgi, ja tā pavairot savā laukā, un tas jau būtu uz ilgiem gadiem problēma saimniecībā. Vismaz uz 7. Jā. Un runājot par šo gadu, vispār tās tendences, ko mēs novērojam tagad, kas notiek dabā. Protams, ir ļoti mainīgas sējplatības. Un, kā zinām, pagājušais rudens bija gana labs un daudz saimniecības iesēja lielākas platības ziemājus. Bet, pārsvarā vērojam augseku, vērojam savas saimniecības vajadzības un, protams, tendence pieaugt pupu un auzu sējplatībām ir ļoti izteikta, kā arī zirņu sējplatības. Līdz ar jaunās rūpnīcas celtniecību pārstādes noteikti palielināsies turpmākajos gados. Bet tiešām skatāmies savas platības, savas vajadzības un izvērtējam. Bet skatāmies arī šķirnes intensitāti un ekstensitāti, lai nav tā, ka saimniecībā izvēlamies nepareizās šķirnes. Tas varētu varbūt mazliet vēl piebilst par auzām pieminēju. Auzas īstenībā ir tāds interesants kultūraugs, kuri var audzēt tikai Ziemeļa Eiropā. Un Eiropa visi grib ēst veselīgu un labu pārtiku, un veselīgs labs pārtiks pamatā ir ļoti daudz auzu graudu izstrādājumu. Tā kā auzām, es domāju, nākotnē noteikti būs, un auzas tiks audzētas vairāk un vairāk Baltijas valstīs, Ziemeļvalstīs. Dāci, pastāstīja, lūdzu, pēc kādiem parametriem mēs izvēlamies tas šķirnes? Parasti izvēlās pēc kvalitātes grupas, kas ir A, B, C, bet praktiski mūsu portfelī ir A kvalitātes šķirnes. Tas ir stabilais 12 proteīns.
jo Eiropā ir ļoti pieprasīts šīs šķirnes. Protams, zemnieki vēlās izaudzināt super ekstru, kas ir e-kvalitātes šķirnes, bet praktiski selekcija ļoti maz šādas šķirnes izveido, jo praktiski šīs šķirnes tiek vairāk selekcionētas dēļ viņu īpašībām sagatavot kvalitīvu pārtiku, kas ir vairāk vajadzīga makaronu sagatavošanai, un tur jau ir aizstājēji šķirnes, kas ir dūrumkvieši. A kvalitātes šķirnes ir arī tās, kas ir visvairāk izplatītas gan Eiropā, gan arī pie mums, jo tas ir stabils eksporta produkts. Tiklīdz mēs izvēlamies kādu zemāku šķirni, kā pieņemsim C kvalitātes šķirni, tā mēs jau uzreiz šo kvalitāti nositam, un arī viņa vairs nekotējās tirzniecībā. Par graudaugiem mēs esam tikuši galā, nedaudz sākuši arī runāt par rapšiem, un tad laiks mūsu nākamajam ekspertam. Aigar, paldies tev par tavu laiku, ekspertīzi, tiekamies uz lauka. Labdien, Ingrīda! Labdien! Pastāsti par sevi. Esmu Ingrīda Grantiņa. Ja par mani, man patīk teikt, ka es esmu agronome. Un agronome es esmu, es teiktu, 100 un pat vairāk procentus, tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru. Es to daru jau no bērnības, tāpēc, ka man tēvs bija agronoms, es esmu agronoms, un es lepojos ar to, ka man arī dēls ir agronoms. Tā kā esmu agronome, šobrīd vairāk esmu pievērsusies sēklu selekcijai un strādāju kompānijā BASF. Jā, tad vairāki gadi nozarē. Kā vispār Latvija pārzīmojusi? Ja mēs runājam par pārzīmošanu, es teiktu, ka mums jāpasakās augstākajiem spēkiem, vienalga, kuriem mēs ticam vai mazāk ticam un neticam. Paldies Dievam, ka tā ziema ir bijusi tik maiga, jo visu ziemu mēs pavadījām tādā drusku stresiņā, kas būs pavasarī, vai šie lielie rapšu augi pārziemos. Jo rapsis, kad aizgāja ziemot, ļoti daudzos stējumos vairs nebija rozetes stadijā, bet viņam jau sāka augšanas punkts celties uz augšu. Tā ir nākamā attīstības stadija, kas saucās stublai pacelšanās. Un tas nozīmē, kad ir lielāka virsma, kad sals var ietekmēt augus un augi var aiziet bojā. Tā kā paldies vēlreiz visiem, kas tur augšā ir. Un es teiktu, ka pārziemojuši mums ziemā ir ļoti labi. Kopumā es salīdzināju iepriekšējo gadu, ir labāka situācija, ne? Krietni. Iepriekšējais gads bija izaicinājuma gads, ja sevišķi visiem audzētājiem, kas bija Vidzemē un Latgalē, tas bija izaicinājuma gads. Dats, kāda ir tavi novērojumi? Mēs jau iepriekšējā Mihāli runājām par to, kad mēs novērojam, kad ziemas rapsim ir nepaticis tas mitrums, kas ir uz laukiem, un tajās mitrākajās augstnēs viņš tā kā izkrīt. Jā, es arī esmu saņēmusi signālus vai ziņas no atsevišķiem laukiem vai no lauksaimniekiem. Varētu teikt, ka ir atsevišķas vietas, kur ir pakritis rapsis. Bet jebkurā gadījumā mēs nerunājam par lielām platībām vai par kaut kādām katastrofām, kuras mēs redzējām pagājušajā gadu pavasarī. Tas ir atsevišķās vietās, kur vai nu bija pārāk mitrs, vai nu rapsis bija tik ļoti pāraudzis, kad nespēja stāties pretī arī šīm zemajām temperatūrām, kuras bija, es teiktu, ļoti pieņemamas, jo neaizmirsīsim, ka mēs esam Baltijas reģions, un tāpēc mums tā ziemcietība ir svarīga. Ja, tā kā... Kā ar mitrumu augsne tagad vispār? Ko mēs redzam? Es teiktu, ka tas ir pietiekams. Vienīgais, ja mēs vairāk pārējam jau un runājam par vasarājiem, mans novērojums ir, kad grāvjos ir maz ūdens. Līdz ar to visi tie lauksaimnieki, kuri gatavojas sēt vasarā, es teiktu, baigi ilgi gulēt mēs nevaram.
Ja mēs paskatāmies uz brīci nopublicētiem tiem apkopēm, tad mēs redzam, ka mums, man liekas, kaut kur vidēji valsti trūks no 40 līdz 70 mm, man liekas, jā, uz doto brīdi. Bet, paldies Dievam, ziemot, tā kā bija diezgan, tomēr slapja. Tad varētu būt kaut kādi krājumi, kas tā kā vēl turās augstni. Jā, bet kā es saku, upēs nav pārāk daudz ūdens, grāvi arī nav tā, ka līdz augšai pilni. Līdz ar to varētu būt, kad mitrums būs viens no izaicinājumiem mums pavasarī. Tikai, ja temperatūras būs plus minus optimumu, tad to 6 termiņu varētu mēģināt pabīdīt bišķiņu uz to ātrāko. Jā, viss jāskatās pēc konkrētās situācijas, pēc konkrētā lauka. Un ja lauks ir gatavs, tad nav ko gulēt, nav ko gaidīt. Ir jāiet un jāsēj. Atgriežoties atpakaļ pie basfa. Kas jauns basfam? Kādi ir jūsu jaunumi, kas notiek selekcijā, kas notiek ar šķirnēm? Vasaras rapsim mums ir jaunas 2 šķirnes. Un ar ko šīs 2 šķirnes ir unikāls, ka viņām ir vēl nākusi klāt viena īpašība. Tā ir noturība pret pāksteņa atvēršanos. Un šī īpašība nāk nevis no selekcijas veida, bet tā jau ir patentēta īpašība, ko selekcionāri ir ieprogrammējuši iekšā pašās šķirnēs. Tā noteikti tā programma, kas Jā, es nemācēšu pateikt tev niansēs. Tas, protams, ir ļoti liels noslēpums, kuru pat es nezinu, bet visādā ziņā šī pāksteņa noturība pret atvēršanos ir arī redzama uz lauka. Jo mēs jau pagājušajā gadā šīs šķirnes iesējām ražošanas laukos blakus tām šķirnēm, kurām nav šī īpašība. Un mēs redzējām jau atšķirību. Tā kā tas nav tikai izmēģinājumos redzēts, bet arī ražošanas laukos, un ir jau arī lauksaimnieki, kuri ir savos laukos redzējuši šīs atšķirības un novērtējuši šo īpašību, kad jā, it sevišķi vasaras rapsim, tas ir ļoti, ļoti būtiski, jo vasaras rapsi mēs kuļam vēlākos termiņos, un tas nozīmē, ka nokrišņi var būt vairāk un vairāk riska faktori, lai šie pāksteņi neatvērtos. Runājot par to periodu, teiksim, ražas ievakšanas periodu, cik viņš parasti ir garš vasaras rapsim? Un šitien ir baigi interesants viens mums pētījums bija, ko mēs tieši arī skatījāmies. Dažādos termiņos mēs tieši šīs šķirnes arī kūlām. Vienu kūlām, tā kā mēs kuļam arī pārējās, respektīvi, kad bija sasniedzis to savu gatavību, tehnisko un varēja braukt un kult, tad mēs nākamo kūlumu taisījām pēc 10 dienām un vēl pēc 20 dienām. Un pēc tām 20 dienām bija vislielākā atšķirība starp tām šķirnēm, kurām nav šī pretpāksteņa noturība, un tām, kurām ir šī pāksteņa noturība pret atvēršanos. Tā kā ir tas būtiski. Pašam strādājot, zināt, laikam jau kaut kādi plus minus ap 17 gadiem. Es atceros tos testus vēl no pētniecības centrā laikiem, saucamies Storm Simulation. Jā. Tas ir kaut kas līdzīgs, vai ne? Jā, tas ir tieši tas. Un beidzot mēs esam arī tās šķirnes vasaras rapsī sagaidījuši. Bet tad sanāk tā, ka no tām jauniem šķirnēm mēs varam pat sagaidīt pat lielāku ražu, dēļ tā, ka viņi labāk tā kā nokļūst mazāki zudumi ražas vākšanas laiku, un tad tam vecām šķirnēm iespējams, ka tas ir vienkārši tā dinamika ir lejupējoša. Ja? Jā, un ja saimnieks sēj savos sējumos gan šīs šķirnes, kuras ir ar senāku ģenētiku, bet man viņas ir patikušas. Viņas ir izturīgas, viņas mani apmierina, viņas ir elastīgas un piemērotas manam sējumam. Viss ir kārtībā, tikai kult sākat tad ar šīm šķirnēm, un tām, kam ir šī jaunā īpašība, tad tās atstājam uz vēlāku laiku, jo tā ir tā kā papildus tāda apdrošināšana. Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie tām tehnoloģijām, ja, kas vispār tāds jauns, tiksim, viens mēs saprotam, jā, ir tas paksteņu atveršanas, tas saucamais mehanisms, jā.
Un kas attiecas uz ražām, uz slimību izturību, kas jums tur? Vasaras rapsim ar slimību izturību tur nav šie jautājumi tik aktuāli, jo vasaras rapsim, ja mēs skatāmies no slimībām, tad tur tas spektrs ir mazāk salīdzinot ar ziemas rapsi. Ziemas rapsim, jā, tur mums nāk jaunās slimības, kas ir verticilārā vīta viena no aktuālākajām, bet šobrīd ir tā, ka visi selekcionāri meklē to šķirni, kas būs riktīgi izturīga pret šo verticilāro vīti. Pagaidām izvērtē katrai šķirnei noturību, bet tāda, ka viņa ir rezistenta, pagaidām vēl nav. Tur visdrīzāk jāstrādā veselam kompleksam, gan arī auga aizsardzības līdzekļi, teiksim, tie paši insekticīdi, lai tur kāds viņus neparnesāja, tur tos patogēnus, un otrs arī, kopumā augam jau sakotnē jāauga vesela vidē, sakot no augsnes līdz... Jā, un šeit ir tā lieta, ka mēs nevaram izņemt vienu tikai ārā faktoru un domāt, es nopērku šķirni, kura ir izturīga pret verticilāro vīti, man ir visi jautājumi atrisināti, es iesēju labu šķirni, neko nedaru un rudenī braucu ar kombainu apmēram un tikai kuļ. Nesanāks. Te ir daudzi faktori, kas iedarbojoties, tikai mums varēs un spēs nodrošināt tās augstās ražas. Mēs vienu no jautājumiem jau aiztikam arī pie labībām, jā? Bet tad jautājums atkal jums abam, ko grib zemnieks un ko grib distribūtors? Vai vienmēr sakrit tas vajadzīgus? Zemnieks grib arī kā pie labībām, ar lētākām naudām tik pie labākas ražas. Bet noteikti selekcionārs grib ielikt tajā šķirnē visu iespējamo, lai tas zemnieks sasniegtu augstāko ražu. Gan to slimību noturību, gan pāksteņu pretatvēršanās noturību, gan arī visražīgāko šķirni izveidot. Vai tā ir? Jā, bet tie ir tikai tādi kā papildus instrumenti. Jā, zemnieks, ja prasītu man, ko grib zemnieks, unikālu šķirni, nopērku sēklu, kā es jau iepriekš minēju, nopērku sēklu un manas galvas sāpes ir atrisinātas ar to. Tādas šķirnes vēl pagaidām nav, varbūt nākotnē izdosies kādam tādu izveidot. Bet šobrīd tās šķirnes tiek pilnveidotas, bet tādas unikālas, kas der visiem, nav. Tāda neizdosies. Protams, mēs rakstam, runājam, analizējam datus. Atšķirs arī starp lauksaimniekiem un starp valstīm, kādas ir tās prasības. Ja prasītu, kāda ir tā zelta šķirne mūsu audzētājam, ja mēs runājam par ziemas rapsi, numur 1 būtu ziemcietība, numur 2 raža. Paprasīsiet vairāk uz dienvidiem, tur ziemcietība nevienam neinteresē, tur interesē raža. Un izturība pret slimībām. Tas tur būs aktuālāks. Tā kā tas arī mainās. Ja mēs runājam par vasaras rapsi, jā, šī noturība pret pāksteņu atvēršanos, tā ir mums svarīga. Kas ir nākamais? Neatrisinātais jautājums vēl ir atrast tādu šķirni, kas ir negaršīga kaitēkļiem, kura nepatiktu. Tas ir izaicinājums, vai ne, selekcionāriem atrast tādu, tie ir tie galvenie. Tā kā katram ir savs, nav viena tāda unikāla šķirne. Tāpat arī, ja mēs vienu definētu kā unikālu šķirni, tad droši vien es iesētu savā sētā, man būtu vieni rādītāji, Dace pie savas tehnoloģijas vai savā laukā, kurš atrodas kaut kur citur, būtu pavisam citi rādītāji, un Mihailam pavisam citi rādītāji. Tā kā, tāpēc
Izmantojiet to, ka nav tikai viena šķirne, ka ir vairākas šķirnes, un tādā veidā mēs arī samazinām tos riskus. Runājot par riskiem un šķirņu izvēli, kā tas mehānisms strādā basu, kas tad tepat Latvijā nosaka to, kad mēs ejam ar šo konkrēto šķirni, un pēc kāda pamata tas ir testi vietēji, lokālie. Izstāsti, kā jums tur tā virtuvē notiek. Jā, kāda mūsu ir virtuve? Virtuve ir tāda, kad sākumā mēs no visām valstīm sēklu menedžerus sabraucam kopā, un tad tiekamies ar selekcionāriem, kuri mums stāsta par savu paveikumu. Kādas tad ir tās šķirnes, ko viņi ir atkal uzlabojuši, kādu viņi ir izveidojuši. Tad mēs katra valsts zinām savas prasības, kas ir mums tās aktuālās, un mēs jau atzīmējam tās, kuras mums tā kā derētu. Tad mēs saņemam sēklas, mēs liekam vietējos izmēģinājumos. Igaunijā un Lietuvā mums ir mazo lauciņu izmēģinājumi, Latvijā mēs liekam jau ražošanas lauku izmēģinājumos. Un tad skatāmies. Tas notiek vismaz 2 gadus, jo katrs gads ir unikāls, bet pārāk ilgi mēs arī nevaram gaidīt, tāpēc mēs to darām 2 gadus pēc kārtas. Un ja mums ir pārliecība, jā, šī ir tā šķirne, kas der mūsu lauksaimniekiem, piemērota mūsu apstākļiem, tad to mēs arī ņemam un tālāk piedāvājam tirgotājiem, un tirgotāji piedāvā zemniekiem. Bet kopumā tas ceļš, teiksim, paņemsim vasaras raps, jā, cik viņš ir garš no tā brīža, kad kāds no jūsu speciālistiem ir viņu atklājis, jā, vai kā mēs viņu varam, es nezinu, savādāk to procesu nosaukt, sākumu, jā. Un līdz tam brīdim, kamēr viņš aiziet līdz gala patērētājam. Es domāju, nevis distribūtors, bet, teiksim, jau zemnieks. Zemnieks. Apmēram 5 gadi tas ir minimums. Tas ir minimums 5 gadi. Tas ir diezgan ātri, jo man liekas, agrāk tam selekcionāram tas ceļš vismaz Latvijā bija diezgan garš. Jā, tagad tas ir īsāks, bet jebkurā gadījumā tie ir 5 gadi. Bet mums tās prasības mainās krietni vien straujāk. Arī 5 gadi ir daudz. Arī 5 gadi ir daudz. Verticilāro vīti mēs sastapām pirms 3-4 gadiem sākām par viņu raudāt tā skaļa. Tā, kad viņi iemācījās jau identificēt, jā. Un aizgāja pa visādiem kanāliem, jā. Tas gan, jā. Bet, teiksim, runājot par to selekcijas procesu kā tādu, jā. Tu saki, kad jūs tiekaties ar dažādām valstīm, jūsu kompānijas, jā, tas ir tā kā Eiropā un arī varbūt kāds no vēl tālākam ārzemēm? Eiropā, jo mums atšķiras, Eiropā nav atļauts ģenētiski modificēti augi. Citur ārpus Eiropas tur ir elastīgāk, tur ir ģenētiski modificētie, tāpēc tur ir pavisam citas selekcijas. Mēs tiekamies sēklu menedžeri, kas ir Eiropas Savienībā, jo mums ir vienāda likumdošana, mums vienādas prasības, jo šķirnei jābūt reģistrētai vispirms Eiropas Savienībā, un tad tikai mēs Latvijā viņu drīkstam arī izplatīt. Tāds varbūt nepopulārs jautājums. Latvijas selekcija un pasaulē vai Eiropa, kā tu redzi, kurš tur atpaliek no kā? Latvijā mums jau nav rapšu selekcijas kā tāda pa citiem kopumā. Grūti ir mūsu selekcionāriem. Nav mums aizmugurē tie bagātie krustāvi selekcionāriem, tās lielās komandas, lai varētu un spētu konkurēt ar selekcionāriem, kuriem ir šie institūti, pat ne tikai komanda, bet institūti, kas strādā pie jaunas šķirnes izveidošanas. Jau iepriekš runājot, mēs nedaudz arī aizskaram to jautājumu par pelēko tirgu, seklu pelēko tirgu. Ja tā daļa samazinātos, mēs saprotam, ka ir visādi varianti, kāpēc tas notiek, jā. Ja tā daļa samazinās, vai tas būtu gana labs atbalsts arī mūsu selekcionāriem? Droši vien, jo te jau mēs runājam par royalty
maksājumu, kā Latvijas autortiesībām. Par autortiesību maksājumu un mums viņš nav sakārtots valstī. Līdz ar to selekcionārs, ar ko tad viņš var pelnīt? Tikai paglaudīt sev, jā, esmu izveidojis jaunu, labu šķirni. Es sapratu, valstī vēl ir, es domāju, tas vairāk jautājums Dācei, bet kā vispār ar to iesaisti no tām kontrolējušām iestādēm, no lēmējiem, no asociācijām, vai mēs redzam kaut kādu pozitīvu dinamiku pēdējo gadu laikā? Vēlme ir, protams, un viņa ir gana ilgi jau. Pēdējos gadus mēs ejam tikai uz priekšu, un ir jau zināmi soļi spērti, lai mēs šos jautājumus sakārtotu. Liels paldies noteikti arī Latvijas sēklaudzētāju asociācijai, kad ļoti intensīvi iesaistās šajos jautājumos pēdējos gadus, un gaidām rezultātu. Un kā ar selekcionāru viņi arī iesaistās? Selekcionāri iesaistās, bet, kā es teicu, rapsim tas nav būtiski, jo rapsi mēs Latvijā sējam pārsvarā hibrīdus. Līnijas šķirnes, tā ir, es teiktu, rapsim tā ir gandrīz vai vēsture. Ir kāda līnijas šķirne vēl pārdošanā? Ir vēl. Ok, tad labi, bet viņas visādā ziņā ir ļoti maz salīdzinot ar hibrīdiem, kas tirgū tiek piedāvāti. Pārsvarā raps tiek sēts un audzēts hibrīds šķirnes. Šeit rapsim ir varbūt drusku citādāk par pašaudzētu sēklas izmantošanu, un tas ir jautājums, ko vajadzētu pārunāt, cik tas ir labi, riskanti vai atkal pretēji, Tur, man liekas, pat vārds labi neiederās, ne? Jā. Jā, tā kā. Bet kāda ir tava pieredze, teiksim, ar pašu ataudzēto rapsi un iesētu jau 2. vai 3. gadu pēc kartes, kā vispār tie sējumi izskatās? Ļoti dažādi. Un te ir jāatcerās, ka saimnieks ļoti, ļoti riskē, ja viņš sēj atkārtoti šo pašaudzēto sēklu, ko viņš ir ievācis no hibrīda. Visi esam mācījušies botāniku, man liekas, mūsu vecumā vēl esam mācījušies, kur bija tas eksperiments ar tiem puķu zirņiem. Ņēma baltos puķu zirņus, sarkanos, tad krustoja, un tad sanāca rozā, tas būtu tas F1, un kas bija, ka tos rozā iesēja nākamajā gadā, viņi sāka skaldīties. Un šīs ir tās, kas var notikt ar hibrīdiem uz lauka. Pie tam, kad nav fakts, kad izveidot pirmo tu populāciju tētis un mamma, varbūt arī tētis un tētis. Tur var būt ļoti dažādas šīs kombinācijas, un to mēs nevaram noteikt, kurā virzienā ies, nerunājot arī par visām šīm īpašībām, kas tagad ir šīm jaunajām šķirnēm uzlabotas tās noturības pret dažādām slimībām. Mēs runājam par noturību pret pāksteņu atvēršanos. Šīs ir tās nianses, kuras mēs nezinām. Būs viņas nākamgad mūsu sējumos vai nē. Otra liela lieta, ka mums ir arī šīs slimības, kur patogēni atrodas augstnē. Un ar pārnusēju sīts mēs viņus arī varam pārnest uz pamodināt. Ja tieši tā, un pārnest arī uz citiem laukiem. Ja? Tā kā te ir vairāki aspekti, ar ko mums jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Ražas zudumi. Tas jau viss pēc tam atsauksies. Tas, Mihail, viss atsauksies pēc tam uz to iegūstamo ražu. Tāpēc te ir jautājums par to, cik gatavs ir saimnieks pats riskēt. Bet viņi riskē. Tas ir viņu rokās, bet tas risks, vai tas atmaksājas? Mums paliek ar vienu grūtāk izaudzēt 3 tonnas no hektāra. Un tagad vēl papildus riskēt un sēt, nevis nezināmu sēklu, bet tu nezini, kas tev tur izaugs.
tikpat labi tie augi var sākt skaldīties. To, ko tu teici par tiem vīrišķajiem augiem un sievišķajiem augiem, tas nozīmē, ka vīrišķie augi būs, viņi ziedēs viss, bet viņi neveidos pāksteņus. Sterili. Jā. Viņi būs sterili. Un tas nozīmē, ka tas jau vien ietekmēs manu ražu. Viņš būs patērējis barības vielas, es būšu auga aizsardzības līdzekļus lietojusi, visu būšu izdarījusi, bet beigās, kad brauc ar kombainu, kaut kā nebirst. Bet par sēklu mēs nebūsim maksājuši. Tā sēklu izmaksas nav tik lielas salīdzinot arī ar pārējiem. Un sēkla tas ir pamats. Tas ir pamats. Nevajag taupīt. Nevajag taupīt uz sēklas materiālu. Tas nav dārgākās izmaksas. Ja mēs skatāmies bruto segumos. Mums ir jādomā, kur citur mēs varam ietaupīt, bet tas ir pamats. Un tur tad, ja mēs neesam ielikuši pamatus, tad pēc tam mēs tur ar auga aizsardzības līdzekļiem tikai spēsim pielabot. Tikai ar kaut kādu piebarošanu arī nebūs līdzēts. Visā, kas ar šķirni. Jā. Un, lai izvēlētos pareizu šķirni, tad ir jābrauc, jāskatās uz laukiem, tāpēc mums arī ir lauku dienas, tāpēc mums ir izmēģinājumi, tāpēc arī Linas agrautājas savus izmēģinājumus, un jābrauc, jāskatās un jāizvērtē, kas ir tā katra paša, mana tā ideālā šķirne. Un varbūt pagaidām, kamēr vēl pāris dienas uz lauka nav ko darīt, ir jāgaida, kamēr apžūs, tad tikmēr varbūt ir laiks apsēsties un definēt, kas ir manas prasības no šķirnes, ko es gribu no viņas dabūt. Jā, un tad runājot atkal par šķirnēm, jā. Kādreiz eksistē tāds piegājiens, varbūt tas nav tā kā daudz par basvu, jā. Kad daži saimnieki mēģina miksēt. Tur paņem vairākus hibrīdus, saliek vienā tādā tvertnē samaiso un tad sej. Atsauksmes ir dažādas. Tīri no savas puses saku, labi, daudzveidība tur, protams, kaut kādā veidā var nospēlēt, teiksim, pie pārziemošanas, citiem varbūt uz sausumu, vēl kaut kāds vidējs tur būs, bet kopumā kāda ir attieksme no basa puses par tādiem miksiem? Te es varbūt teiktu ne tik daudz no basfu, bet vispār, ja mēs runājam par šiem, kā mēs viņus definējam? Mēs viņus definējam kā mikšļus, ja? Dažādu šķirniņu jaukumu, ko mēs sējam. Tas pavadīja ģeneriku risinājumu palielam. Neuzskatām viņus par tādu. Jā, pat es teiktu ne ģeneriku risinājumi, bet kad mums pietrūk zināšanu, it sevišķi ir apziņa. Mēs zinām, ka kviešos ir ļoti daudz izmēģinājumu, it sevišķi skandināvos, kur kviešu šķirnes jauc kopā dažādas un skatās, kā viņas attīstās, kāds tur beigās būs rezultāts. Par kviešiem vairāk vai mazāk es saprotu, kad ir atrodami zinātniskie pētījumi un pat ieteikumi, kā to darīt, jo nav jau tā, ka man ir 3 dažādas šķirnes, un tagad es mājās hops uztaisu. Tas rekomendācijas kaut kādas pastāv. Jā, ir rekomendācijas, jo tur ir arī stingri noteikts, cik var atšķirties augums, kā tur attīstība, veģetācijas periods, kvalitātes rādītāji. Tā kā tas viss pa kviešiem vairāk vai mazāk ir izpēties. Par rapsi šobrīd, cik man ir informācija, skandināvi mēģina un skatās, vai tur vispār ir kaut kāda pievienotā vērtība vai nav. No savas puses, ja man prasītu, kā es to visu redzu, baigi riskanti ar rapsi. Viena no problēmām mums ir baltā puve kaut vai, kuru mums ir jāierobežo tad, kad krīt pirmās ziedlapiņas. Ja tagad mēs uztaisām šo sējumu ar dažādiem ziedēšanas laikiem. Fantastiski apstākļi var arī trāpīt jebkurā brīdī. Ja vienīgais tur tas lielais aulu pats nenustrādā, vai ne? Jā, tā kā tur ir ļoti daudz dažādas lietas,
vai dažādi jautājumi, uz kuriem mums ir jāatrod atbildes. Tā kā pagaidām es teiktu, nesasteidzam taisīt šos jaukumus arī par sējas laikiem. Kā tad mēs sējam? Tā, ka mēs sējam tās šķirnes, kas attīstās strauji, vai sējam tad, kad tās šķirnes attīstās lēnām, ja? Kura būs tā šķirne, pēc kuras mēs vadīsimies? Vai nu tad ir baigi jāskatās līdzīgās šķirnes, bet tā kā kur tad tur ir iegūms, ja mēs līdzīgas šķirnes sajaucam kopā un iesējam? Tā kā tas ir tāds jautājums, kas vēl ir jārisina un jāskatās. Bet kaut kāda modelēšana, es domāju, ka Vasam ir jau tas mākslīga intelekta tehnoloģijas, kur viņi jau mēģina pētīt arī šī veida jautājumus, vai ne? Par sējas termiņiem, par visādiem citiem jautājumiem. Šeit es teiktu, es vēl tik ļoti neuzticos mākslīgajam intelektam. Es te teiktu, laika apstākļi ir pietiekami neprognozējami, un es esmu no tiem laikam agronomiem, kamēr es neredzu uz lauka, kamēr es neesmu pārliecināta, otram es neesmu gatava ieteikt. Tā kā modelēšana ir viens, bet man vajag to redzēt, kā tas strādā dabā. Tu palējām nomēri un tad dari, vai ne? Jā. Skaidrs. Un atgriežoties atkal pie šķirnēm, un rekomendācijām šim pavasarim, tad pēc tiem novērojumiem vispār, ko tu redzi tagad, kādas būtu tavas rekomendācijas pavasaris? Tātad pirmais, nenokavējam sējas termiņus. Ja augsne ir gatava, sējam iekšā. Jo man tiešām ir bailes par to, kad varētu būt sauss pavasaris. Kā ar salnu risku? Ar salnām? Es ļoti ceru, ka maijā nebūs sauss, ka būs salnas. Protams, to paredzēt nevaram, bet ja augsne ir gatava, es teiktu, kad sējam iekšā. Cik vispār vasaras rapsis var izturēt? Teiksim, pirmas istas lapas fāze vai digļu lapu fāze? Salnas var izturēt. To, ko nevar izturēt, tas ir, ja ies jau ilgstoši, ja ies zem -5 grādiem un nedēļu, tad, protams, tur būs viss. Tur māks, ka disti neviens, tā kā to nevarēs, vai ne? Jā. Ziemas rapsim ir jau kārtīga sakņu sistēmā, un tur ir pavisam cits stāsts, bet vasaras rapsim, kurš atradīsies dīglapās vai pirmajās īstajās lapās, tas varētu būt. Runājot arī par tām pašām šķirnēm un to iespēju pielāgot dažādām tehnoloģijām, kā vispār Bas uz to skatās, vai jums arī ir šķirnes, kas pielāgotas, teiksim, intensīvajām vai ekstensīvai videi, kā tur notiek, kur jūs to visu pētat? Tieši par to, vai šķirne ir nevis šķirne pielāgota, bet vai viņa der tiešajai sējai vai pie klasiskās augsnes apstrādes. To jau mēs skatāmies demo laukos, jeb ražošanas laukos, un tāpēc mēs šīs šķirnes, kuras nākamā gadā gatavojamies tirgot, jau dodam saimniekiem pie dažādām tehnoloģijām, arī dažādos novados, lai viņi iesēja ražošanas laukos, un no viņiem sagaidām atpakaļ atgriezenisko saiti, lai viņi pastāsta mums, kas patika, kas nepatika. Jo vieglāk pateikt, ka mēs šķirni netirgosim, ir tad, kad mums jau ir pieredze no ražošanas laukiem, nekā vispirms riskēt, dot saimniekiem pārdot šķirni, un tad saķertām galvām domāt, viss garām. Ko tagad? Zemnieks ir pats arī tas, kas nosaka, kas tad tur nākotnē būs, vai ne? Jā, mēs iesaistām saimniekus. Un šeit es arī aicinātu saimniekus iesaistīties. Mums vajag jūsu viedokli par šīm jaunajām šķirnēm. Tāpēc var pieteikties gan pie mums,
pie agronomiem BASFA. Arī es esmu uz šīs pašas zemes, arī mani telefona numuri ir visur atrodami. Man var zvanīt tāpat, varat griezties arī pie Linas Agro, pie jūsu agronomiem, vai pie Daces, vai pie tirgotājiem. Šobrīd ir vasaras rapša demo sēklas atnākuši tieši šīm jaunajām šķirnēm. Un arī var pieteikties un paskatīties, kā tad viņas uzvedās, kā viņas izskatās manā laukā. Varbūt es tomēr palieku pie tām vecajām šķirnēm. Tradīcijas ir tradīcijas, un tradīcijas mainīt ir grūti. Varbūt man tā tomēr ir labāk, piemērotāk. Tu biji minējusi, runāt par tām tradīcijām, jā. Mēs ļoti labi atceramies tos laikus, kad tikko rapsis sāka vispār iet tā kā diezgan intensīvi. Un īstenībā arī no vairākiem saimniekiem mēs dzirdam, es daru visu, gan auga aizsardzību, gan šķirnes meklē, bet man kaut kā pāri tiem 3 neslīd tā raža. Kas tur īsti ir par iemeslu? Šobrīd ne tikai neiet uz augšu, bet viņa pat iet uz leju tā raža. Un šeit ir atkal ļoti daudz aspekti, kāpēc mēs vairs nevaram dabūt tās 3 tonnas. Tas ir ziemas, kas ir ar vasaras? Vasaras rapsim arī 2,5 tonnas ir ļoti liels izaicinājums. Pirmām kārtām to, ko atcerēsimies, ir mainījušās kodnes. Vasaras rapsim ir būtiski tas, lai kodnē būtu klāt insekticīds. Jo spradzis ir pirmais kaitēklis, kurš bojās mums rapša augus, un vasaras rapsim tās temperatūras tur sakrīt, kad spradzis ir aktīvs un rapsim ir sākusies dīgšana. Un ja kodnē nav klāta insekticīda, tad tur sanāks sēdēt uz lauka pēc sējas, es nezinu, vai ar smidzinātāju, ar kontaktu insekticīdu iet, vai kaut kā tos spraģus dabūt medīt projām. Mums vairāk nav atļauti šie iedarbīgākie insekticīdi, ko mēs agrāk lietojām kodnēs. Ir atrastas alternatīvas, bet viņas nav tik gan ar savu darbības periodu garāks insekticīda iedarbība, gan arī nav tik efektīvas. Tā kā tas ir viens kaitēkļu bojājumi mums ir jāskatās. Jā, šeit es gribu pateikt, ka Inrigo rapsis, vasaras rapsis viss nāk kodināts gan ar insekticīdu, gan ar fungicīdu. Tā kā tas jau atvieglo vasaras rapša audzētājiem to pārvaldību. Ja mēs runājam vēl nākamo par vasaras rapsi, tad ir nākamie kaitēkļi, kas nāk. Īstenībā vasaras rapsim vislielākais izaicinājums ir tikt galā ar visiem kaitēkļiem, jo tur sakrīt temperatūras ar kaitēkļu izlidošanu un bojājumu veikšanu. Otrs spīduļi, ja? Tas. Bet, teiksim, jā, ja mēs runājam, teiksim, par tiem pašiem modelēšanas izmēģinājumiem, mēs varam viegli paņemt, teiksim, to šķirni, kas jau bija, teiksim, varbūt 10 gadi atpakaļ, jā, un tagad jauno esošo un ielikt viņus vienādos apstākļos, ideālās apstākļos, kur tev nav kaitēkļu, pietiekoša minerāla barošanas tā tālāk. Tas bioloģiskais potenciāls būs dažāds, vai viņi vienādi ir? Jaunajām šķirnēm vēl tā līkne iet uz augšu par ražas potenciālu, ka tas, kas ir jau, kas nāk no selekcijas, bet jebkurā gadījumā viņš ir jau tuvu griestiem. Vasaras rapsim maksimum, ko selekcionāri saka, ko mēs varam dabūt perfektos, ideālos apstākļos, ne vairāk kā 6 tonnas. Mēs kuļam ap 2. Jā, priecājamies par to pašu. Jā. Bet tad tas nozīmē, ka iespējams, ka nākotnē vispār tā attīstība varētu neiet, teiksim, uz šķirņu kaut kādu īpašo īpatnību mainīšanu, jā, bet pielāgošanu tai agrotehnikai, tiem limitiem, kas tagad mums ir noteikti līdz ar zaļo politiku, līdz ar vispār produktu pieejamību.
Kā tava skatījuma, kā vispār Basus to skatās? Vai mēs mēģinām uz doto brīdi jau kaut ko sakt, skatīties tajā kombinācija šķirne plus auga aizsardzība plus mikriņi? Protams, tā ir tikai un vienīgi šī kombinācija. Un tas ir tā kā likt visu kopā pa puzles gabaliņiem. Un tāpēc varbūt tā, ka mēs izvēlamies šķirni, neskatāmies tikai uz vienu parametru ražība. Skatāmies uz vairākiem tiem parametriem. Tāpēc svarīgi ir definēt, kas tad manā saimniecībā ir tie riska faktori un kāda ir tad man vajadzīgā šķirne. Principā jāsamierinās ar to maksimāli iespējamo ražu, bet ir jāskatās un vairāk jāfokusēs uz to efektivitāti. Teiksim, ja tu izmanto minerālo mēslojumu, tad, lai tā šķirne tomēr spēj izmantot maksimāli to slāpekli, runājot par to slāpekļa, teiksim, efektivitāti. Jums arī tad ir kaut kādi pētījumi? Mēs arī skatāmies pētījumus. Pētījumi gan ir vairāk par ziemas rapsi, par slāpekļa izmantošanas efektivitāti. Vasaras rapsim nav daudz pētījumi par tieši šo slāpekļa izmantošanu, tāpēc, ka vasaras rapsi audzējam, diemžēl, tikai Baltijas valsts un nedaudz Skandināvos. Līdz ar to tur tie pētījumi nav tik lieli. Ziemas rapsim, tur ir šķirnes, kuras jau parāda ļoti labu slāpekļa izmantojamības koeficientu. Tā kā tas ir. Bet šeit es gribētu teikt, ka skatāmies visu tehnoloģiju kopumā. Un pat ne tikai tehnoloģiju, bet arī paskatāmies, kādas mums ir augu maiņas. Un sākam varbūt arī paskatāmies, kas mums augsnē darās. Pēdējos gados ļoti aktuāli paliek sakņu augoņi. Un kruzēžu sakņu augoņi, tas nav tikai patogēns, kurš inficē mums ziemas rapsi. Tas pats ir ar vasaras rapsi un citiem kruziežu augiem. Tā kā šeit mums ir jāatgriežas drusku pie pamatiem un katram saimniekam jāizvērtē, kā es audzēju to rapsi. Un tas viss kopā tad arī ir tas izvērtējums, kas ļaus mums saprast, kur pazūd tās mūsu ražas. Tas ir faktoru miedarbība. Jā. Un, Ingrīda, ir taču vēl Clearfield tehnoloģijas rapsis. Jā, un pat cik mēs jau pieskārāmies kruziežu sakņu augoņiem, tad kruziežu nezāles un sārņaugi ir vieni no tiem, kas palīdz vairoties šim patogēnam augsnē. Tāpēc vasaras rapsim Clearfield raps ir tā kā viens no svarīgākajiem, ja mēs salīdzinām starp konvencionālo hibrīdu un Clearfield rapsi. Tāpat Clearfield rapsis būtu ieteicams arī audzētājiem, kuriem ir problēmas ar kruziežu nezālēm. Tas jau bija tas pamats, kāpēc Clearfield rapsi vispār selekcionēja, lai tiktu galā ar šīm kruziežu nezālēm. Tā kā vasaras rapsim, es visiem vasaras rapšu audzētājiem teiktu, paskatieties, pamēģiniet to Clearfield rapsi savās saimniecībās. Tas nav ģenētiski modificētais. Es no daudziem dzirdu, es negribu savā saimniecībā tur ieviest vai kaut ko. Mēs jau runājām. Eiropas Savienībā ģenētiski modificētos augus mēs neaudzējam. Kā ražam Clearfield rapsim vispār jāsalīdzina ar konvencionālām šķirnēm? Clearfield rapsis jau ir tajā pašā līmenī, kur konvencionālais rapsis, ja mēs runājam par ražībām. Tur nav tā, ka Clearfield rapsim ir zemākas ražas un konvencionāliem augstākas. Nē, nav tā. Tur selekcionāri jau ir pastrādājuši un atrisinājuši, un tur nav nekādas atšķirības. Cik vispār veca tā tehnoloģija? Cik viņa jau ir gadi aptuveni? Daudz. Bet Latvijā es atceros viņu diezgan jau no seniem laikiem. Vismaz
Savos izmēģinājumus arī viņu redzēs, man liekas, vairāk par 10 gadi atpakaļ. Jā, Noteikti. es nepateikšu konkrēti, no kura gada Clearfield rapsis mums ir ieviests Latvijā, bet jau labu laiku, un man liekas, ka rapša audzētāji tie, kuri jau ir piešāvuši roku un sapratuši to efektu no Clearfield rapša, tie tad arī audzē. Un tur ir gan šķirnes mums pieejams, ir visa tehnoloģija atvieglotāka. Un pats galvenais, kad varam tikt galā ar šīm kruziešu nezālēm un sārņaugiem, ja tāda mums ir. Paldies, Ingrida, tev par tavu viedokli, par tavu laiku. Lūdzu. Tiekamies uz lauka. Tiekamies uz lauka. Dāci, paldies tev arī. Paldies! Nobeigumā es gribētu sumarizēt visu, ko mēs šodien izrunājam. Paldies visiem par pacietību, tiem, kas skatījās vai klausījās. Tad mēs šodien izrunājam visu, kas bija saistīts ar vasaras rapsi un arī labībām. Aiztikam tematus, kā veidojas šķirnes, kā viņas nonāk līdz gala patērētājiem. Ceru, ka jūs arī esat atraduši kaut ko interesantu sev. Nākamajā podkastā mēs runāsim par augu aizsardzības līdzekļiem un arī mēģināsim saprast, kā atšķirt ir ok rekomendācijas no beika un kas tad mūs sagaida jaunajā augu aizsardzības sezonā. Paldies visiem!